Sveiki, mani sauc Diana. Aktīvās dzīves un ekstrēmo sporta veidu piekritējiem noteikti noderētu kāds izturīgs, drošs vietālrunis. Šoreiz apskatīsim Motorola Defy. Ražotājs sola, ka ierīce ir putekļu, ūdens un skrāpējuma droša, tāpēc no sākuma īsumā pastāstīsim par tālruņa tehniskajiem parametriem, taču galveno uzsveru liksim tieši uz tālruņa noturību. Motorola Defy ir aprīkots ar Android 2.1 operētāju sistēmu, kuru darbina 800 MHz procesors. Ierīce ir diezgan kvalitatīvs 3,7 colu skārienjūtīgs displejs, kurš nodrošina diezgan labu attēlu arī saules gaismā. Displejs ir pārklāts ar Gorilla Glass stiklu. Jāpiemina, ka tā ir lielākai daļai populārāko vietālruņu. Zem displeja ir 4 skārienjūtīgi taustiņi – izvēles, mājas, atgriešanās un meklēšanas. Pozitīvi, ka šiem taustiņiem aizmugurgaismojums nodziest līdz ar displeju. No fiziskiem taustiņiem Motorola Defy ir apveltīts ar bloķēšanai un izslēgšanai paredzētajiem. Tie gan nav no tiem ērtākajiem, acīm redzot tāpēc, lai nodrošinātu labāku mitruma izolāciju. Aizmugurē ir novietota 5 megapikseli fotokamera un zipspuldze. Šī kamera spēj nodrošināt apmierinošas kvalitātes fotoattēlus un ierakstīt video VG izšķirtspējā. Aizmugurējām vārciņam ir nedaudz gumijots pārklājums, kas padarīs tālruni drošāk pret noslīdēšanas no dažādām virsmām. Tāpat arī tas labāk turēsies rokā. Austiņu un USB pieslēgvietas aprīkotas ar aizbāžņiem, lai nepieļautu mitrumu iekļuvu. Arī aizmugurējais vārciņš ir visai cieši nostiprināts ar speciālu slēdzi. Zem tā paslēpts akumulators, kā arī SIM un microSD atmiņu karšu pieslēgvietas. Iebūvētās atmiņas apjoms ir 2 GB. Un tagad mēs pārbaudīsim tālruņa noturību pret skrāpējumiem. Mēs paņemam parastas atslēgas. Kā redzam, nekas nav noticis. Un tagad uz putekļainas un smilšainas grīdas pārbaudīsim arī aizmugurējā paneļa noturību. Kā redzam, arī nav nekāda skrāpējuma. Un tagad pārbaudīsim tālruņa ūdens izturību. To me. Tagad otrs mēģinājums. Kā redzam, viss strādā.